Paldies. Tā drusciņā izsita no sevi ieskicētā plāna. Labākais plāns ir improvizācija. Jūs zināt, labākais plāns ir improvizācija. Es vienmēr visu mūžu to vien daru. Bet katra improvizācija kaut kas jau ir priekšdarbs veikts. Tā no tīras vietas nekad nav. Pirmkārt, tā. Man bija prieks redzēt, ka te daudz jaunie politiķi. Amerikungu sēdot blakus un iepazīstoties. Es esmu vēlns, cik daudz jaunā, cik tas labi. Un tie veci āži neapzinās, ko viņi dara. Ka tie jaunie ļoti vēl tīri, nikni un patiesi un ļoti cerīgi. Un tiem ir ko teikt. Es vakar biju servīzā, man tur tāda veca mašīna, visāds nebūšanas. Un tagad saprotiet, tur to veco meistaru vietā, kas skatās, ir tikai jaunie. Ak, Dievs, kur viņi kasīgi. Ak, Dievs, kur viņi prasīgi. Ak, Dievs, cik viņi visu zina un tev nelaiž cauri. Ja tas vecais vēl tev pazīst, vēl kaut ko tev piedos, vēl kaut ko tur tā varēs kaut ko viņam varbūt citādi sarunāt, tas šiem iti neko. Un kas sāst sievai, viņa saka, vai tas ir ļoti labi. Un tāpēc atceroties vakardienu, šodien ieraugot jūs, es saku, tas ir ļoti labi. Ka esat te jaunie un ticat, ka varēsiet veikt, jo ir liela varonība šodien. Iet politikā kaut vai divu iemeslu dēļ. Pateikšu, viens iemesls ir tas, ka tautā ir labais tonis, lamāta deputāts. Labais tonis ievēlēt valdību un pēc tam lamāt un pēc tam gānīties. To es nekā nevaru saprast. Nu, un otrs ir tas, ka jūs ticat, ka varēsiet kaut ko mainīt. Un tas ir ļoti labi, jo es, piemēram, neticu. Tāpēc, ka es redzu to, kā tas būvēts ir, un man ļoti žēl un skumji, ka šī dāma, viņa saucās kāda eksperte vai? Eksperte. Jā, mēdīja eksperte. Viņa ir doktore. Pat doktore, ak Dievs. Pasniedz Stradiņu universitātē žurnālisti. Un ak Dievs. Kāda mums ir doktori? Nu, es esmu akadēmiķis, jāsaka. Tāpēc, ka redziet, vajag ieklausīties. Un kādreiz tā, kas notiek, ir pavisam citi plāni, pavisam citas auras, kā teikt. Viena, protams, ir tā. Viena ir tā nepārprotami, ar kādu mērķi un kāda tā emblēma tur bija. Jūs ticiet, es to pamanīju otrā dienā, kad tu esi tā klāt pie ziloņa, tad tu nevar saprast, ka tas ir ziloņs, kas skaties pie ziloņa un tikai atkāpjoties redzi. Un kaut kur otrā dienā, un kas tu man pazvanīja, saka, man tādīs brillēs, man operācija bija, ka brillēs, man tieši apļats bija tie, manās brillēs, tie, kā tādi, viņi saka, kā kazačam cilvēku bērnētajā filmā. Tā ir viena tā aura, kāpēc, bet otrā, tie, kas salasījās, un tie nav manipulējumi. Tas ir man ļoti liels aizvainojums. Es domāju, tāpat tam piekrist arī Ilga Kreituse un dakters Andris Ērglis un Petru Pavlovska, kur bija vairākas reizes, kuri, mēs teicām, tik asas lietas, ka es pie vienu dienu domāju, diez vai mani sauks vairāk, vai piekritīs, vai. Nekas varēja teikt līdz galam. Un to, ko es pateicu, tur šos formulējumus, žēl, ka viņi izgaisa un tos nav dzirdējuši. Un ko momentā paķēra Ilga Kreituse, un kad es teicu, šīs apvienības ir nomenklatūras apvienības. Un vairākas reizes jau šeit otrais atkārto, ka mums vairs nav partijas, mums vada politiskā birokrātija. Demokrātijas vietā ir politiskās vai partiju birokrātijas diktatūra. Ir izveidojis nomenklatūras slānis, kas vienojās šodien. Nomenklatūras vienības veidojās. Tā ir dziedāšana tiem pagodu, jāprasa šai ekspertei. Es to teicu tur. Un beigās teica, ka tas romantisms ir domāt, kā pa vienu vakaru nostādīsi
vietā pagriezīs galvas. Tur tika norunāts, ir vienojamies to, ka jānodala valsts no varas, ka valsts esam katrs mēs. Mēs to diskusijā panācām. Un vara, sistēma ir kas pavisam cits, kā to nedzirdēt. Un tikai aiz tā, kā bullis aiz sarkanās lupatas, neko citu neredz, tikai redz to zīmi, nedzird dzīvos cilvēkus, kuri nāk un rada citu auru, kur var izmantot jebkurš, un lai tālāk un šos formulējumus apstiprināt. Nē, tos nedzird. Tas ir gaužam žēl, šai ekspertē jāsaka. Izteikt līdzjūtību. Nē, mēs tur nebijām manipulējumi, neesmu ne ar vienu partiju, es un nebūšu, jo partija tāda vēl nav, kurai varētu pieslieties, un tieši tāpēc, ka mums nav demokrātiskas vēlēšanas, tas jau sen nenotiek, ir vajadzīgs vēlēšana likums, jāmaina vēlēšana likums. Tas ir pats pirmais, nākošais ir jānoliek stingri tas, lai beidzās šīs te valsts spēles vai varas veidošanas teātris spēles, šies visas, šamaniskās manipulācijas, kas būs, ja sastāsies tādā grupējumā tādā, kas aizņem mūsu presi, sabiedrības uzmanību, kas ar kuru brāļosies, kas ar kuru ies koalīcijā, it kā no tā, kas mainīsies. Ja pastīties, cik jautājumi tika liederīgi un cik savstarpēju attiecību skaidrošana aizņemša laika, kas brīžiem paliek taisnoja nēr, tāda netīrās veļas mazgāšana notiek. Un tas ir tikai tāpēc, ka jauki, gudri cilvēki, tādu ir daudz Saeimā. Es negribētu nolamāt mūsu deputātus par nejēgam. Katrā partijā vai katrā frakcijā gudri cilvēki, kuriem nākotnē varētu būt deputāti, bet jārada cita sistēma, lai viņi tiek ievēlēti demokrātiski, lai nevieno blokus pirms tam teātra valsts tādu mahināt spēlēja, bet lai šīs koalīcijas veidojās jau tad no ievēlētiem deputātiem, kad tiek ievēlēt, tās rodās. Nevis pirms tam, jo tagad tiek stādīt priekšā nomenklatūras saraksti, nevis deputāti. No vietām jāievēlē. Nākošais, domāju, stingri jānosaka, lai ministri nebūtu no deputātiem, kā ministri jāizceļ no bezparteiskiem, lai partija nav teikšana ministru iecelšanā, lai partija tiek konkrēti jautājumu risināšanā. Tā kā patlaban nolikti šai spēlei, deputāti tiek rīdīti viens otram virsū,